Dzelzceļš ir Latvijas sabiedriskā transporta mugurkauls. Tas pamatoti tiek uzskatīts gan par drošāko, gan dabai draudzīgāko sauszemes transportu, radot līdz pat 4 reizēm mazāk oglekļa emisiju nekā citi transporta veidi. Vilcieni ir ne tikai ekoloģiskāki, bet arī ļoti efektīvi. Tie vienlaikus var pārvadāt lielu pasažieru skaitu, samazinot sastrēgumus un ceļu noslogojumu. Jūs, braucot ar vilcienu, varat atpūsties, lasīt, strādāt vai vienkārši baudīt skaistas ainavas pa logu. Pēdējo gadu laikā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tiek veicināta Latvijas dzelzceļa infrastruktūras attīstība, padarot mūsu pārvietošanos drošāku, ērtāku, kā arī ātrāku. Jau šobrīd Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja baudīt pārvietošanos ar jaunajiem elektrovilcieniem. Tāpat visā Latvijā tiek izbūvētas jaunas, kā arī modernizētas esošās dzelzceļa stacijas un pieturas punkti, kas ilgtermiņā ļaus baudīt pārvietošanos ērti arī senioriem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un ikvienam pasažierim. Šajā raidījuma cikla Izaugsmes ceļš sērijā mēs dosimies apskatīt, kādas pārmaiņas pēdējo gadu laikā ir piedzīvojusi Latvijas dzelzceļa infrastruktūra. Latvija iegādājusies 32 elektrovilcienus. Jaunie vilcieni ļauj vienlaicīgi pārvadāt gandrīz 900 pasažierus. Katrā no tiem ir 436 sēdvietas un 454 stāvvietas. Zemā grīda nodrošina ērtu iekāpšanu no modernizētajām platformām visiem pasažieriem. Tajā skaitā pasažieriem ar kustību traucējumiem, senioriem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Jaunajos elektrovilcienos pieejama klimata kontrole, kas braucienu īpaši patīkamu padara vasarās. Ergonomiski sēdekļi un mūsdienīgas labierīcības, kas piemērotas arī pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti. Tāpat vilcieni aprīkoti ar Wi-Fi pieslēgumu, kas ļauj mums ceļā turpināt iesāktos darbus vai vienkārši vērot savu mīļāko seriālu. Jāmin, ka jaunie elektrovilcieni ir daudz klusāki. Tas uzlabo ne tikai pasažieru, bet arī maršrutu apkārtējo māju iedzīvotāju ikdienu. Es ar vilcienu pārvietojos jau kādus 7 gadus kopš studiju sākuma, un arī tagad darba vajadzībām izmantoju vilcienu. Un teiktu kopumā, ka kopš ir palaisti jaunie vilcieni, pārvietošanās ir daudz ātrāka un arī ātrāka. Vilcienos arī ir labs internets, kas nodrošina iespēju pieslēgties darbiem pēc nepieciešamības jau esot ceļā, kas arī ietaupa laiku un arī ir ko darīt. Un esmu arī novērojusi, ka senioriem un māmiņām ar ratiņiem ir ļoti viegli iekāpt jaunajos vilcienos. Lai pasažieri varētu ērti piekļūt vilcienam, šobrīd turpinās aktīva infrastruktūras pārbūve. Jaunajiem transporta līdzekļiem pielāgojot pasažieru platformas elektrificēto dzelzceļa līniju stacijās un pieturas punktos. Izmaiņas pašlaik norit ceļa posmos Rīga-Jelgava, Rīga-Tukums, Rīga-Krustpils un Rīga-Skulta. Jaunās pasažieru platformas būs piemērotas ikviena sabiedrības locekļa vajadzībām, īpaši domājot par piekļuvi dzelzceļa transportam cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Modernizētās platformas ir aprīkotas ar ērtām un funkcionālām nojumēm, soliņiem, apgaismes un apziņošanas sistēmām un visu citu nepieciešamo ērtai un patīkamai dzelzceļa satiksmes izmantošanai. Ir padomāts arī par cilvēkiem ar redzes traucējumiem, izbūvējot taktilās drošības joslas. Stacijas teritorijā būs bruģēti gājēju un apvienotie gājēju veloceliņi, kas savienos sliežu zonu ar pilsētas infrastruktūru. Tāpat blakus pieturvietām tiks uzstādītas drošības barjeras. Atsaucoties uz pasažieru pieprasījumu, Rīgā tiek izbūvētas arī 4 jaunas dzelzceļa pieturvietas. 2 no tām atradīsies pasažieru pārvadājumiem atjaunojamajā līnijā uz Bolderāju. Jauna pieturvieta tiek izbūvēta Dauderos un netālu no tirdzniecības centra Akropola Alfa Šmerlī. Savukārt Jelgavas līnijā bijusī pieturvieta Atgāzene ir mainījusi savu atrašanās vietu, un jauna pieturvieta ir izbūvēta netālu no bērnu slimnīcas, ļaujot mazajiem pacientiem vecāku pavadībā ērti nokļūt slimnīcā, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus. Jaunās pieturvietas nosaukums izvēlēts atbilstoši atrašanās vietai – Bieriņi, bērnu slimnīca. Nākotnē plānots turpināt platformu modernizāciju, lai pēc iespējas drīzāk šādas ikvienam pieejamas, estētiskas un funkcionālas pieturvietas būtu sasniedzamas pēc iespējas lielākam Latvijas iedzīvotāju skaitam.
Vilciens ir ne tikai ērts, bet arī ātrs, drošs un uzticams transporta līdzeklis, kas nav atkarīgs no citiem satiksmes dalībniekiem un sastrēgumiem. Tu vari pārvietoties ne tikai Rīgas robežās vai doties uz jūru, bet arī apciemot tuviniekus visā Latvijā. Lai vēl vairāk samazinātu ceļā pavadāmo laiku starp gala stacijām, ar Eiropas Savienības fondu atbalstu pašlaik tiek realizēts projekts vilcienu kustības ātruma palielināšanai, veicot būtiskus modernizācijas darbus posmā Rīga-Jelgava un no Lielvārdas līdz Skrīveriem. Projekta ietvaros šajās dzelzceļa līnijās kopumā tiek modernizēta dzelzceļa infrastruktūra vairāk nekā 100 km garumā, aprīkojot dzelzceļa pārbrauktuves ar jaunām pārbrauktuvju signalizācijas sistēmām un automātiskajām barjerām, pārbūvējot dzelzceļa sliedes un elektrokontakttīklus, lai noteiktās vietās nodrošinātu vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h. Uzlabojot vilcienu infrastruktūru, mainījusies ne tikai pasažieru, bet arī mašīnistu ikdiena. Tā kļūs ērtāka, drošāka un tā veicina vispārējo vilcienu satiksmes efektivitāti. Runājot tieši par drošību, nāk uzreiz prātā sistēma, kur ir piesaistīta pie GPS. Tas nozīmē to, ka brauciena laikā mašīna pati redz, kur viņa atrodas. Jaunie vilcieni tā kā jau priekšā pasaka laicīgi, kas uz ceļa darās, kāda ātruma ierobežojuma. Un līdz ar to mašīnas jau var laikus norēģēt, sagatavoties šim momentam. Visā sastāvā ir kameras, katrā vagonā vairākas kameras, un ārpusē arī ir kameras. Ja gadījumā jau kaut kas notiek, mašīnas var ātri atvērt nepieciešamo kameru, kur atrodas vajadzīgajā vagonā. Tā ātri uz sitienu pastīties, kas tur notiek, un nepieciešamības gadījumā izsaukt arī, piemēram, policiju vai ātro palīdzību. Ja, piemēram, mašīnas kaut kāda iemesla dēļ pārsniedz noteiktu ātrumu, tad nostrādā automātiskā bremzēšana, un vilciens pats apstājas. Principā jaunais vilciens viņš sastāv tā kā no datora viena liela. Un ja kaut kas notiek sastāvā, nav svarīgi iekšpusē vai ārpusē. Vilciens pats priekšā to pateiks, kas par vainu, iespējamos risinājumus. Attiecīgi mašīnistam tikai jāpieņem lēmums, ko darīt. Ir daudz vieglāk uz augstiem peroniem, jo pats vilciena grīda ir vienā līmenī ar peronu. Papildus vēl ir iespēja izbīdīt tādus pakāpienus, lai to spraugu starp peronu un vilcienu samazinātu. Un līdz ar to cilvēks, piemēram, ratiņkrēslā, viņš var vieglāk iebraukt iekšā tieši vilcienā. Piebrauc vilciens uz augstā peronu, izbīdās pakāpiens, atverās durvis, un var teikt, ka vilciena grīda ir vienkārši vienā līmenī ar pašu sastāvu ar peronu. Pati lielākā atšķirība var teikt, ka tas komforts. Regulējam krēsli, var regulēt klimatu kabīnē tieši. Man pašai īstenībā ļoti patīk. Es esmu braukusi gan ar vecajiem, atšķirība ir ļoti jūtama. Lielākā atšķirība salīdzinām ar tiem pašiem vecajiem varbūt būtu gaisa kondicionieris kabīnē. Vadība ir daudz vienkāršāka, nav vairs tā teikt jādauz ar āmuri, jārausta krāni un vēl kas jādara ir viens kontrolieris, tā kā joysticks, ar to var gan braukt priekšu, gan bremzēt. Ļoti liels uzlabojums arī tas, ka kabīnē ir mikļuvīna krāsas un leduskapis, kas vecajos vilcienos nebija pieejams. Līdz ar to mums, piemēram, braucot garākos braucienos, kad mēs ņemam līdzi ēdienu, mēs baigi neko nevaram paņemt, jo viss ātri sabojājas, bet jaunajos vilcienos šāda problēma vairāk nav. Ieliec leduskapī, kad apstājies gala stacijā, ieliec mikrovīna krāsnī, uzsildi un dzīvo laimīgs tālāk. Tās būtu tādas lielākās atšķirības. Un arī klusums kabīnē. Ja vecajos vilcienos viss bija tā kā ļoti skaļi, tad ienākot jaunā vilciena kabīnē, mašīnistam tiešām apkārt ir tāds ārkārtīgi kluss, tā teikt. Protams, nevar salīdzināt to, kā ir braukt ar vecu mašīnu un braukt ar jaunu mašīnu. Tas pats arī ir jaunajos vilcienos. Var uz darbu mierīgi nāk žaketē un šlipsē, nevis tēkraklā, kā agrāk, jo viss būtu nosmērējis ar eļļām. Un tā teikt, mierīgi strādāt, mierīgi un patīkami strādāt. Manuprāt, jaunie vilcieni noteikti pacels profesijas prestižu, jo nebūs vairs jāņemās ar nekādām eļļām, āmuriem, bet varēs sēdēt kabīnē un pievērsties tiešām vilcienu vadīšanai. Un tā, manuprāt, kļūst par tādu tā kā vairāk baltās apaklīs profesiju, nekā tā ir bijusi līdz šim. Šodien aplūkojām tikai daļu no dzelzceļa infrastruktūras un vilcienu uzlabojumiem, kas veikti pēdējos gados. Šīs inovācijas ne tikai uzlabo mūsu ikdienas dzīvi un sabiedriskā transporta pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam, bet palīdz mums veidot ilgspējīgāku un videi draudzīgāku nākotni. Uz tikšanos dzelzceļa stacijās un vilcienos!